21. gadsimta milzīga pasažieru lidmašīna nevar vienkārši pazust bez pēdām. Bet Malaysia Airlines Fly 370 to spēja. 2014. gadā, 8. martā, Boeing 777 pacēlās no Kuala Lumpura uz Pekīnu. Uzklāja 239 cilvēki. Parasts nakts reiss. Pēc 40 minūtēm pēdējā mierīga apkalpes saziņa. Pēc pusotras minūtes izslēdzas transponders. Lidmašīna pazūd no radāriem. Bet tā nekrīt uzreiz un nesūta avarijas signālu. Saskaņā ar militāru radāru datiem tā apgriežas, šķērso Malāziju un dodas uz dienvidiem, Indijas okeāna virziena. Un tad vairākas stundas pilnīga klusumā. Sākas lielākā meklēšanas operācija aviācijas vēsturē. Desmitiem valstu, satelīti, kuģi, lidmašīnas. Tiek atrastas tikai netiešas pēdas atlūzas, kuras pēc gadiem izskalo Afrikas un salu krastos, bet pati lidmašīna ne. Un visbiedējošākā daļa nav tā, ka tas pazuda, bet tas, ka pat šodien satelītu un radāru laikmetā neviens nevar izskaidrot, kur tā ir pazudusi un kur vispār viņa bija aizlidojusi.